Turpinām iepriekšējā video aizsākto sarunu, kādas tad konkrēti darbības cilvēkam vajag izdarīt, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Un te mums ir divi varianti. Pirmais variants – pašam mēģināt visas iespējamās darbības, visus iespējamos ceļus un variantus, kļūdīties un atkrist atpakaļ. Tu it kā gribi šo te puķi uz palodzes, bet tu izdari pavisam citas darbības. Vienkārši padomā, cik dažreiz absurdas tās darbības, kuras izdara cilvēks, kurš cenšas nokļūt pie noteikta rezultāta. Un mēs varam paskatīties apkārt. Daudzi sapņo par laimīgu un bagātu dzīvi, bet joprojām turpina iet uz apnicīgo darbu par niecīgu samaksu, un tad viņi turpina mācīties, saņem vienu diplomu, saņem otru diplomu, saņem trešo diplomu, bet nauda viņam no tā vairāk nepaliek. Tā vienkārši pietiek eksistēšanai. Tad par kādu bagātību te var būt runa? Šie darba rūķi no jauna mēģina visdažādākajos veidos sasniegt laimi, sasniegt pārpilnību, bet rezultātā saņem izdegšanu, saņem pazaudēto laiku, kuru atgriezt atpakaļ nevar, un šie darba rūķi aizmirst, ka dzīve nav mūžīga, un ka viņiem uz šiem mēģinājumiem aizies desmitiem paši labākie dzīves gadi. Un otrais variants. Paskatieties uz citu cilvēku rezultātiem un uz to, ko konkrēti viņi dara, lai sasniegtu šo rezultātu. Pēc tam visu izsverat un izanalizējat un sadalat šos cilvēkus divās grupās. To cilvēku rezultātu, kur jums patīk, un to cilvēku rezultātu, kur ne īpaši jums ietēsies. Nekad nedariet to, ko dara viņi. Atcerieties, nekad. Ja jūs to darīsiet, tad jūs nokļūsiet tieši tur, kur pašlaik atrodas viņi. Vai arī noteiktas darbības noved pie noteiktiem rezultātiem. Un tādā veidā mēs esam nonākuši pie secinājuma, ka mums ir jāatrod tie cilvēki, kuru rezultāti mums patīk un jāizdara viss nepieciešamais, lai atkārtotu to, ko ir izdarījuši viņi. Un tikai tad, visticamāk, jūs saņemsiet tos pašus rezultātus, un pat ja ne uz 100% tādus pašus, tad vismaz tuvu tiem. Turpinājums nākošajā video. Seko līdzi, lai nepalaistu garām, ja tevi interesē šī tēma.